Sveiki! Mani sauc Lēla Rudovica, un es mācos Ikšķeles vidusskolas 7. B klasē. Esmu enerģiska, radoša, pozitīva un komunikabla. Piedalos daudzos konkursos un olimpiādēs, kā arī aktīvi darbojos Ogres jauniešu domē. Šodien es jūs centīšos ieinteresēt un aizraut ar kādu pasaku par abru taisītāju un zvēriem, kā arī pastāstīšu stāstu no manu vecāku dzīves, kurš arī saistīts ar kādu dzīvnieku. Vai visi klātesošie šeit zina, kas ir abra? Abra ir garens koka trauks, mīklas raudzēšanai priekšmaizes. Tagad ķeramies klāt stāstam. Reiz dzīvoja viens vecs vīriņš, abra taisītājs. Viņam pietrūka maizes, kā jau daždien veciem, kas pelnīt daudz nespēja. Bet kaimiņu saimnieks sacīja, uztais man jaunu abru, tad maizi iedošu. Labi. Vīriņš uztaisīja prāvu abru un nesa kaimiņam, bet tai dienā bija briesmīgi karsts laiks. Par laimi pa ceļam gadījās ozolu mešs, kur dzestrā ēnā varēja atšauties. Vīriņš izlēma atpūsties un abru uzlika savu virsū. Pēc brītiņa atskrēja zaķis, apsēdās uz abras un brīnījās. Tāvu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Pēc brīdiņa atticēs ir lapsa. Apsēdās uz abras zaķim blakus un brīnījās. Tāvu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Pēc brīdiņa atskrēja arī vilks. Apsēdās uz abras lapsai blakus un brīnījās. Tāvu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Pēc brīdiņa atnāca arī lācis. Apsēdās uz abras vilkam blakus un brīnījās. Tāvu jauku galdiņu, bet nekā nav virsū. Sēdēja visi, beidzot sāka pārunāt. Ko tā vēl te sēdēsim? Paraudzīsim maltīti. Vilks sacīja. Zinu mežā, brangu biškoku, to es atnesīšu. Lapsa sacīja. Zinu brangu zostēviņu, to es atnesīšu. Zaķis sacīja. Zinu kaimiņa dārzā brangu kāpostu galviņu, to es atnesīšu. Tā nu viņi visi aizskrēja, katrs pēc sava medījuma. Pēc neilga laika zvēri bija jau atpakaļ un nu draugi mielojās. Bet vecais abra taisītājs pēc brītiņa pagriezās uz otru sānu un abri pakustējās. Visi zvēri iesaucās. Ā, kas to abru kustina? Te vairs nav labi, bēgsim. Tā nu viņi visi aizskrēja, katrs uz savu pusi, bet vecajam abra taisītājiem palika medus, gaļa un kāposti. Par abru no jaunā kaimiņa viņš vēl dabūja maizi, un nu bija pārtikas vecam vīram pa pilnam. Un tagad es jums pastāstīšu stāstu no mana vecāka dzīves, kurš arī saistīts ar kādu dzīvnieku. Mani vecāki dzīvo privātmājā. Kādā piektdienas vakarā viņi izlēma aizbraukt atpūsties, tepat uz blakus pilsētu, detāla mājā. Viss gāja ļoti labi, līdz pienāca nakts. Mans tētis gluži pat nevarēja pagulēt. Viņam sapnī visu laiku bļāva melns kaķis. Aina tāda. Melns fons, melns bļaujošs kaķis tieši tev pretī, tikai tu un viņš. Mani vecāki izlēma noskaidrot, kāda ir sapņa nozīme, ja tajā bļauj melns kaķis. Izrādās, ar jums var notikt kāda nelaime. Nu, ziniet, mani vecāki to dienu tam īpaši nepievērs nekādu uzmanību un turpināja atpūsties. Bet pats trakākais notika tad, kad mani vecāki svētdienas vakarā pārnāca atpakaļ mājās. Visa māja bija pilnībā iznesta, līdz pat pēdējai kripatiņai apzakta. Un tā šis stāsts arī beidzas, jo laupītājs tā neviens nekad arī nenoķēra. Šis joprojām man liek aizdomāties. Vai visums dažreiz cenšas sazināties ar mums un dot mums kādas zīmes? Kā kāds varēja paredzēt un pabrīdināt cilvēku par šādu nākotnes notikumu? Es ceru, ka mani stāstījums lika aizdomāties. Liels jums paldies par uzmanību, jauku dienu un interesantus stāstījumus.